Nu, kad sākās tie kari, es viņus saucu par biznesa tādiem akcentiem pasaules vēsturē, tad ienāca biznesa grupa no Vācijas Latvijā. Var teikt, karš. Un iepazinās ar žurnālistu Heinz Machaček. Viņš uz PS ielas strādāja, tur preses bija tāds centrs, un viņš rakstīja par šahu, futbolu un kosmosu. Un viņš Vācijā bija slavens, ievērojams žurnālists, sarakstījis grāmatas un spēlēja klavierus, flautu. Tā kā no turienes nāk atkal man no vecstāvi, no viņa tie tādi gēni. Un viņam brālis bija gleznotājs. Un tas gleznoja. Un tad citi radnieki arī tur rakstījies. Tur es neatcerēšos, bet mamma iepazinās. Un tā viņa iepazīšanās bija tik romantiska, kad viņš katru sestdienas svētdienu spēlēja klavierus. Un kad mēs piedzimām, 43 gadu, tad viņš ar spēlēja klavierus, un es vienreiz, un tā kā es neesmu mācījies nekur, ne klavierus, neko, bet vienkārši tas gēns ir tik stiprs, ka es varu, vienalga, es trenējos Paganini, Liszt, pēc dzirdes. Un tās klavierus viņš nospēlēja, un tā viņam tāds romantiskais moments bija. Un tad 43. gada 6. decembrī mēs abi uzreiz, tā kā mūs uzreiz pārbaudīja, mamma teica, uz āriešu, tīrām asinim jābūt āriešu. Toreiz, tie dakteri. Tā kā mēs esam, tīri āriešu rases. Es jau no 4-5 gadiem sāku zīmēt. Un man bija šitā pasaule gleznot, un es iegāju viņā, un es pat nemanīju, ka karš it kā kaut kādi nāk, kaut kāds skrien. Un tā kā es ar mākslu visu laiku. 4 gados es sāku zīmēt, un 5 gados man bija pirmais modelis. Kaķis. Viņš uzkāpa, aizmiga, un es viņu uzzīmēju. Un tad visu laiku es to darīju, un man neinteresēja nekas, es ciemos gāju sports un māksla. Kad, piemēram, ja es vasaras laikā, darbi bija jāuztais 5-6, es uztaisīju 200. To man nevar piedot, pat tagad jau ir daudz gadu. Neviens nevar piedot. Saka, kāpēc tu to dari? Es saku, man patīk. Es darīju to, kas man patīk. Nevis kāpēc. Neviens man neko tur sevišķi tā kā prima. Es skaitos ļoti ātrs. Es basketbolu, es futbolu, ātra domāšana, veiklība. Un brālis tas gan dusmojas uz manim, vai ne, ka es par daudz un garš biju, un tad viņš to svarstienu sāk cilāt. Izaug 4 centimetri garāks un tā. Tā kā mēs ar brāli visu laiku, mēs dvīņi, tā ir cita filozofija. Vai ne, mēs dvīņi, vai ne, darbojamies tā, interesanti. Boksā gājām, ka degunu es dabūju boksā, tā kā klasiskā cīņa, tā kā viss, ir drusīgi kaut kas. Viena pusi, jā. Un atvar sakot, visu laiku nepārtraukt, man bija, ko darīt, pat tagad jau gados, es atskrēju līdz šitam laikam, vai 11 gadam, es nodibināju operas teātru Latvijas biedrībā. 5 izrādes uztaisīju.
pats es sponsorēju faktiski visu. Un tā kā ideja ir gatava, tā kā tev arī ideja ir jādara. Nu, tā es visu dzīvoju.